Arī šobrīd mūsu eksperti testē dažādas lietas, piemēram, mājas drukas iekārtas vai arī mājas audio mikrosistēmas. Taču mūsu rokās ir nonācis kaut kas īpašs, kāds klēpdators, kas tikai nu pat svaigi ir nonācis Latvijā. Inns Krastīņš būs tehnoloģija eksperts, kas ļoti labprāt piekrita to novērtēt, un mēs jums piedāvājam Nākotnes parka pirmo iepazīšanās testu. Jaunā tehnika tikai kopā ar Nākotnes parku. Mūsu ekspertu rokās bija nonācis Samsung 9. sērijas Ultra klēpdators, kas šobrīd ir viens no vieglākajiem un plānākajiem šīs kategorijas pārstāvjiem pasaulē. 1,16 kg svars un 13 mm biezs alumīnija korpuss, zem kuras slēpjas visai spēcīgi dzelži. Ja mēs skatāmies uz šo laptopu, ar ko viņš izcēlās, ar to, ka viņam ir šajā gadījumā matētais ekrāns, kas nodrošina to, ka neatspīd tad gaismas nekādas un būtībā saulainā vidē viņi var strādāt arī. Kas man patika vēl, tas, kad viņam ir Samsungs padomājis un ir iestrādājis dažādas komandas, kuras var ar touchpad palīdzību, tāpatās kā Macintosham, izmantot ar 2 pirkstiem, 3 pirkstiem. Ja? Tā kā tas palīdz un ļoti atvieglo strādāt ar šo datoru. Datoram ir 2 USB pieslēgvietas. Lai tam pievienotu tīkla kabeli, jāizmanto īpaša komplektācijā iekļauta pāreja. Papildus ekrāna pievienošanai jāizmanto micro HDMI kabelis. Savukārt SD atmiņas karš lasītājs ir iebūvēts datora apakšpusē. Inns bija patīkami pārsteigts par datorā iebūvēto skaļruņa audio skanējumu, taču datora sānā novietotais mikrofons pasliktina saziņas kvalitāti, piemēram, Skype aplikācijā. Man patīk tas, ka ir Samsungs padomājis ar programmatūras palīdzību uztaisījis tādu kā kluso režīmu, kad ir iespēja minimizēt ventilātoru griešanās ātrumu. Tas viņu padara īpaši klusu. Kas labi, viņš ir ļoti viegls, viņu var pārnēsāt arī. Ja? Svars ir ļoti svarīgs šajā gadījumā tad, ja daudz ceļo. Piemēram, kā es pats daudz ceļoju, man ir ļoti svarīgs, lai manējais laptops arī būtu ļoti viegls, pēc iespējas mazāks, jā, pēc iespējas ilgāk bateriju turētu. Un tas svars patiešām atviegloja tīpaši, ja sāk lietot mugursūmas, kuru tiek sakārtotas gan drēbes, plus ieliek laptopu. Ja laptops sver 2-3 kg, tad tas jau ir iespējams diezgan ļoti plāns, ļoti viegls. Ilga tur baterija, aprīkots Windows 7, tad darbojās visas Microsoft programmas, kuras pārsvarā mēs izmantojam. Perfekti arī darba mašīna, es domāju, šajā gadījumā. Ultraplānus un vieglus klēpdators piedāvā arī citi ražotāji. Asus ZenBook tehnisko parametru ziņā ar teju identisks. Tas ir mazliet smagāks, toties Asus ekrāns piedāvā jau Full HD izšķirtspējas attēlu. Bet vispār ultravieglo klēpdatoru kategorija pasaulē aizsākās 2008. gadā līdz ar pirmo Apple MacBook Air datoru. Jaunākās 5. paaudzes MacBook Air var lepoties ar mazliet jaudīgāku procesoru un plaši iebūvētās programmatūras klāstu. Taču no šī salīdzinātā trio MacBook arī ir vissmagākais un ar vājāko ekrānu izšķirtspēju.